palīdzam kandidātiem būt veiksmīgiem. Iedomājieties, ja jūs katru kandidātu jau pirmajā saskarsmes punktā, kad mēs viņam piezvanām pa telefonu un īsē sarunē, mēs pret viņu izturētos tā, it kā viņš būtu mūsu ideālais kandidāts, kuru mēs vienmēr esam meklējuši. Es tiešām ticu, ka kandidāti jūt, ja mēs to nofeikojam, teiksim, tas nav latvisks vārds, bet es tiešām ticu tam, ka kandidāti jūt un viņiem rūp, ka viņus tiešām gaida. Un praktisks piemērs, kā to var mēģināt pielietot, ir palīdzēt kandidātiem sagatavoties intervijai ar vadītāju. Izstāstīt viņiem to, ko bieži mums būs varbūt kaut kāda sajūta, ka viņam ir pašiem jāzina, pastāstam viņam par amatu, par uzņēmumu, par to, ko dara konkrēti šis darbinieks šobrīd. Ja tas nav kaut kas konfidenciāls, kāpēc viņš dodas prom, kas viņam nepatīk, kas viņam neiet, jo mums nav nekādas intereses kaut ko slēpt. Mēs to atklāsim tagad vai vēlāk. Tādā veidā kandidātam pirmkārt jau izveidos ar mums kontakts, un otrkārt viņam ir daudz vieglāk sagatavoties intervijai ar vadītāju. Viņš jau ir zinošs, viņam ir sagatavoti jautājumi pa tēmai, nevis pieklājības pēc, un vadītāji to arī novērtē.